Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! Lai gan ar nelielu kavēšanos, tomēr es esmu klāt, jo ir otrdienas vakars, un šajā vakarā mirdzas kļavas, kā vāverēns Toms zīlītei Zuzītei palīdzēja. Vāverēnu Tomu ziema nebaidīja. Ozola dobumā viņam bija silta mājiņa un pieliekamais līdz griestiem pilns ar ozozīlēm, čiekuriem un garšīgiem riekstiem. Tajā vakarā Toms skatījās televīzijas raidījumu. Pašreiz no lielā meža pārraidīja zaķu baletu. Tad pēkšņi viņš ieklausījās. Ārā kāds šņāca, krāca, gaudoja un svilpoja. Toms pavēra durvis un ieraudzīja trakas lietas. Ābeļdārzā brakšķēdami lūza sausie zari. Jauno bērzu vējš noliec gandrīz līdz pašai zemei. Dusmās vētra kauca un gaudoja. Tādu vētru Toms vēl nekad nebija piedzīvojis. Nodarbinājies, viņš cieši aizvēra durvis. Cik labi, ka ir silta māja, vāverēns nodomāja. Pie durvīm kāds klauvēja. Tuk, tuk, tuk. Kas tur klauvē? Tā esmu es, zīlīte Zuze, atver Tomiņu. Toms atvēra durvis un siltajā istabiņā iespurda zīlīte. Tāda vētra, bija aizgājusi ciemos pie māsiņas Zanītes. Vējš pretī uz māju pusi nevar lidot, labi, ka laikus atcerējos par tevi. Kamēr viešņa atvilka elpu, Toms iegāja pieliekamajā un sameklēja cienastu. Drīz viņš atgriezās ar lielu čiekuru. Vakariņas iznāca lieliskas. Zīlīte Zuzīte bija tik nogurusi, ka turpat iesnaudās. Arī Toms devās pie miera. No rīta, kad viņš pamodās, Zuzīte vēl gulēja. Pavēris durvis, Toms no brīnumiem acis vien iepleta. Visa pasaule bija balta, balta. Toms leca no koka uz koku, te pa zemi, kas sniegs vien putēja, atkal kokā, atkal zemē. Kad Toms apstājās brītiņu atpūsties, viņš pamanīja, ka arī cilvēki ir iznākuši apsveikt pirmo sniegu. Tur viņi skraidīja pa dārzu, skraidīja, pikojās un smējās. Tie bija Krustāvs Mārtiņš un mazā Tīnīte. Kad abi priecīgie cilvēki bija izskraidījušies, Tīnīte vaicāja, kā gan putniņi tik dziļā sniegā atradīs barību? Cilvēki viņiem palīdzēs, Krustāvs Mārtiņš atteica. Pēc brīža abi nolika uz putnu barotavas speķa gabaliņu. Aha, tas jāpavēsta zīlītei Zuzītei. Straujiem lēcieniem Toms devās uz savu ozolu. Zuzīt, steidzies brokastīs, putnu barotavā ir speķis. Zuzīte veikli aizskrēja. Vāverēnam tāds speķis bijis nebijis. Viņš atnesa no pieliekamā groziņā ozola zīles un posās uz garšīgām brokastīm. Toms tikko atvēra muti, kad satraukta atskrēja zīlīte. Tomiņ, nelaime! Kas par nelaimi? Sniegs, uz speķa sniega kalns. Drusciņš sniega gan, Toms noteica, bet nekas, es tev palīdzēšu, ejam. Istabā pie loga stāvēja Tīnīte. Pēkšņi viņa redzēja dīvainu skatu. Putnu barotavai, uz kuras jau sakrājusies vesela sniega kupena, pielidoja zīlīte. Nākamajā mirklī bija klāt arī Toms. Spēcīgi slaucīdams rasti uz vienu un otru pusi, viņš attīrīja speķa gabaliņu no sniega. Zīlīte tūlīt sāka steidzīgi knābāt. Tīnīte priecīgi iesaucās. Vecotāv, nāc paskaties, kā vāverēns palīdz zīlītei. Cik tas ir jauki! Zīlīte Zuzīte kārtīgi paēda, pateicās Tomam un aizlidoja uz savām mājām. Es ceru, ka arī tu jau šovakar esi savās mājās un siltā gultiņā un taisies uz gulēšanu, lai tev labs miedziņš. Ar labu nakti!